Teorijas jautājums, kurā iekrīt visi. Tad uz ko tad mūs šeit grib noķert? Ir viena lieta, mēs drīkstam apdzīt neregulējumos krustojumos uz galvenā ceļa, ja tas nemaina virzienu. Šeit mēs redzam, šis ir regulējums krustojums, smuki mēs redzam uzstādīt galvenā ceļa zīmīti, lai mums jauktu prātu, bet ir jāatcerās tas, ka šobrīd tas ir regulējums krustojums, tātad jebkāds apdzīšanas manevrs mums ir aizliegts. Nākamā situācija. Mēs redzam, luksofors darbojas dzeltenās gaismas režīmā vai vienkārši ir izslēgts. Tādā situācijā mums ir jāņem vērā priekšrocības zīmes. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd atrodamies uz galvenā ceļa, galvenais ceļš nemaina virzienu, tad mēs drīkstam apdzīt. Tad vienmēr pievēršam uzmanību tam, kādā stāvoklī ir luksofors. Vai tas darbojas, vai ir dzeltenās gaismas režīmā, vai vispār ir izslēgts. Un trešā situācija, tad šeit jau mūs uz ko grib iegāzt. Luksofors ir izslēgts, tad mums jāņem vērā priekšrocības zīmes. Bet apakšā ir uzstādīta papildzīme, tad galvenais ceļš maina virzienu. Ko tas nozīmē? To, ka šādā krustojumā apdzīt mēs nevaram. Tātad šajā krustojumā mums arī apdzīšanas manevrs ir aizliegts.